Tas fons ir īsts vai tas ir tā kā bilde? Jo izskatās Tas īsts. ir, tas ir īsts. Stilīgi. Es biju domājis pieslēgties ar Nice. kameru, bet man te kaut kas sačakarējās. Tā kā Varētu to pulti būs. krāsainot. Tas ir kaut kas interesants. Tā kā tāds Tas ir. krāsas, ko tur tev krāsajām tur dari, tur ir kaut kāds tā kā marķējums vai? Es situ bītu. Tā kā, Labs. jā, Nu, nē, tā ir forši. pults skaņai. Tur miksē skaņu, filmē un jā. Klausies, tad tev, es mēģinu tagad atcerēties, kā es vispār tevi, kad es tevi iepazinu. Tā laikam bija. Tas bija kaut kādi 5, 4 gadi atpakaļ. Lanīda bija uzaicinājusi mani tā kā novadīt apmācības aģentiem, un tur bija tāds tā kā virtuālā vide. Tur bija apmācības, kaut kas par pārdošanu, kaut kas tāds. Un tad to apmācību beigās es taisīju tādu tā kā iespēju pierakstīties uz tālāku opciju, kaut ko vēl padarīt. Un tu biji viens no tiem, kas tā kā pateica, ka tev interesētu. Tad es ar tevi sazinājos, un tu biji kaut kā. Tu man esi palicis atmiņā, ka tu biji tik atvērts jau startā, ka tā kā uztaisam tur workshopu manai komandai, un es atceros, ka tu ļoti biji iesaistīts tajā arī darbā pirms tās apmācības, ka tā ļoti tā forši tā iedevi uzreiz lietas, kas būtu nepieciešamas, un parasti pārdošanas vadītāji tā kā kaut ko uztaisīs būs labi, bet toreiz mēs tur labu laiku pavadījām kopā izdomāt to, kā to labāk darīt. Tā kā, laikam tā mēs iepazināmies, pareizi? Jā, jā. Es atceros. Es vienkārši redzēju, ka tu nāc no tāda sakārtota uzņēmuma, kurā zina, ko dara. Un ar domu, ka tu vari kaut ko mums pastāstīt vairāk, ievadam, lai saprastu, cik labi jūs esat. Es saprotu, ka es varu jums palūgt kādu tēmu, tiešām sagatavot un labi pastāstīt, ko tev arī izdevās izdarīt. Tāpēc es domāju, tas bija labs kolaps, un es vienkārši labi nolasīju. Nu, tā kā ne visur es piesakos, un, Jā. un es esmu pieklājīgs pret visiem, bet ne ar visiem esmu gatavs Bet, strādāt tur, zini, tur stundām, un tad vai visi baigi forši. Nu tā kā tu jau sevi nopučoji labi. ok, sapratu. Tu vari dot tādu stāstu par sevi vispār, jo es godīgi sakot nezinu, kā tu vispār sāki nekustamajos darboties un kāpēc, un vai tu kaut ko pirms tam darīji, un vai tu tā kā startā jau ar brāļiem to visu darīji, vai tā kā būtu baigi interesanti, ja tu vari pastāstīt, tā kā tu vispār nokļuvi, kā kur tu esi tagad. Zini, kā man tāda sajūta, kuras esmu tagad vispār tāds jautājums, jā, un par ko ir runa? Kur es esmu? Kas es esmu? Vienā brīdī laika sajūta pazuda, un tad īstenībā, jā, ir pagājuši kaut 15, 13, 12 gadi, 10, tagad tu būs 11. tribusam, jā, un tad sanāk, ka es real estate esmu apmēram 11 gadi, ne 15, bet mazāk. Un tas ir diezgan daudz, un tad, kā es tur nokļuvu, tā ir straight-up pārdošana, komunikācija. Pēc 7. gada krīze būvniecībā vairs darba nebija. Tad es biju ļoti jauns un studēju arhitektūru. Sākumā es biju strojkā, padevu ķieģeli. Pēc tam es biju jau arhitektu birojā, tur es rasēju. Citadela, piemēram, ēka, jā, ir arī, var cikot nav svarīgi, Jā, rasēju. Un tad ir 7. gada krīze, un nevienam šai sfērā nav darba. Un tad pat strojka vienkārši tu nevar padot ķieģeli. Tā kā nav kur strādāt. Vienu gadu off, tad iestājos augstskolā un paralēli bija kaut kur jāstrādā. Un tā bija pārdošana, komunikācija. Man kaut kā aizgāja, iesākās. Un tad Baltkoms, kas tur vēl bija. Telemārketings, jā, telemārketings un reāli pārdevi, kaut reāli kādie. zvanīja pārdevi, jā, un mauc Jā. pēc skripta, Tad jā, viss. pa vidu vēl trāpījos tīkla mārketinga kompānijā kaut kādā. Tur arī man bija laba ļoti skola tieši komunikācijai, jo, ja godīgi, es varbūt neesmu fans tur. Tas ir diezgan agresīvs mārketings, ja, ka tu tā kā vērsies pie visādiem cilvēkiem, tā kā un mēģini viņus pierunāt tur, iesaistīties kaut kādā tur tīklā, ja, tīkla mārketings, ja, kas ir tā kā rekomendācija mārketings. Es jau vairs neatceros, kā viņi tur prezentē, bet tur ir baigi daudz tieši komunikāciju triki, kā strādāt pret iebildumiem, kā komunicēt tonalitātes, intonācijas, tur, rakstiski zvanot.
tikšanās, prezentācija, baigi daudz šis te arī tur ir, un tur labi sanāca apgūt arī šīs lietas, un tad tā pārdošana man bija, es jau neesmu uz mutes kritis, zini. Es tā dzirdu, jā. Ok. Un tad kaut kā. Izdzīvošanas instinktu dēļ vajadzēja, nācās. Mhm. Mākslinieks bija pēdējā vakants, uz kuras sūtīja. Domāju, ai, nu labi. Tas ir pats trakākais, kā dzīve strādā, kad tu vienkārši tā kā, tev liekas, ka viss jau ir ritīgi, nu, kas sliktāk nevar būt. Un tad tieši viss sākās atkal labāk būt. Ja? Un tāpēc ļoti svarīgi īstenībā, ka tev ir ļoti slikti, tad īstenībā jāsaprot, ka tagad nu, viss būs labāk. Galvenais ir saglabāt vērstu prātu, labus nodomus un būt aktīvam. Tā kā Jā, man ļoti paveicās ar kompāniju īstenībā, kurā es pieteicos arī. Bet, tu varbūt arī padalīties par tiem nekustamiem. Es pareizi sapratu, tu kādā aģentūrā sākumā uzsāki, jā? Nu, tā jā, kā. es sāku kā aģents, kā mākslinieks. Es aizgāju uz pirmo, tur mani nepaņēma, jo nebija krievu valoda laba gana. Un tad es tiku tikties ar Arti no Impērijas teikt, un tur bija ļoti forša intervija. Es atceros, mēs labi parunājām, un tad es arī tur arī nonācu. Uh, Sākumā tas bija tā kā mana avantūra, plānoju to apvienot ar darbu ugunsdzēsībā, kuras pieteicos, bet es pēc tam atteicu savu dalību, jo es biju gatavs strādāt Tik ugunsdzēsē katru interesanti. trešo dienu un būt to mākslinieks. Bet es pat policijā pašvaldības pastrādāju. Tur 3 mēneši ir apmācības, tev tur administratīvās tiesības māca aizturēšanu, ja, taktiku, pieiešanu pie cilvēka. Tā kā es varu arī fiziski mācīt pieiet pie cilvēka, lai viņš man neiesit pirmkārt jau. Un, jā, tur to māca. Visu šito 3 mēnešus es tur vēl arī darbojos, jo nu, tad vēl man nav jāstrādā. Pēc tam ir līgums jāparaksta, un tu tur māci visu kaut ko, tur šaut vēl uz kaut ko. Nu, tādā ziņā es arī ugunsdzēsībā gribēju visu kaut ko meklēju. Un tā mākslinieka darbs visu laiku bija tāds, nu labi, pamēģinās. Bet es tiklīdz sāku, nedēļa, 2, 3, viss pārējais bija tā kā off, izslēdzu, nogriežu, nav, nu, te viss būs, viss ir. Un crazy. Bet tas ļoti daudz, kas sāk par mākslinieku darboties, strādāt par aģentu. Viņiem tieši ir otrādāk. Viņi atnāk un viņi saprot, nē, šitas nav man, vai arī tas ir tāds, tā kā es to nevarētu vai nevaru. Nu, tas ir tieši tas, ka, ja tev, nu, piemēram, bieži vien tev jābūt ļoti tā kā zemu, lai varētu sākt strādāt par aģentu. Jo, lai tu varētu zvanīt augstos un tur saņemt tos atteikumus, vispār jau tev jābūt tā, ka tev tā jābūt tik slikti, ka tev šitais tā kā netraucē. Bet tāpat laikā tu vari saglabāt to veselo prātu un būt aktīvs. Ja, ja tev ir slikti un tu nevari būt nu, aktīvs un saglabāt to skaidro galvu, tad gan nu, nebūs labi arī tajā. Bet, ja tu to vari, tad man tā bija, un tas arī izdevās. Un ļoti daudz mūsu aģenti arī ne jau viss nāk no sliktiem situācijām. Vienkārši tas, ka vai arī vienkārši tu gribi kaut ko mainīt, neiet runa par finansiālo. Manā gadījumā tas bija finansiālais, citam varbūt kaut kas cits, bet nu, kaut kas vienkārši pēkšņi krasi pilnīgi tā pamainījies, ka tu vienkārši esi gatavs lekt ārā ar izpletni. Ja, tagad. Un tas sanāk, tu biji tā kā tā otra aģentūra, kur tu tā kā darbojies, un sanāk, ka cik plus mīnus tu atceries, cik tu sen tā darbojies, un tad tu sāki laikam kaut ko savu veidot, jā, vai tā kā tas bija paralēli, Jā. vai kā, ja tu tā atceries, tas jau laiks pagājis, bet, nu, Atceros, jā. Man, tad, kad es sāku darboties aģentūrā, es ļoti daudz strādāju. Es strādāju tur pa 10 stundām, varbūt pat vairāk dienā, un nu, tā kā visu laiku non-stopā. Visu laiku ieviesu savus kaut kādus hekus, kā varētu uzlabot to produktivitāti un darbību. Ļoti laba impērija, es teiktu, skola man bija tur, labi piemēri, labi aģenti blakus. Un es visu laiku redzēju, kur es varu tā kā improvoties, un es redzēju, kā es varu vēl kaut ko uzlabot. Man arī tas drives iekšā, arī jau tā, kad es strādāju tajā tīkla mārketingā, vai tā, kad es tur pa vidu visu kaut kādi, man tur idejas bija, tur visu kaut ko arī tirgot. Tur. Es godīgi pateikšu, es visu laiku domāju, kā nopelnīt naudu, man biznesa visu laiku ir interesants. Ja? Tā kā non-stopā. Tā kā tas, ka es esmu aģentūrā, protams, es domāju, kā uzlabot savu darbu, vēl kaut ko.
un kaut kā es nonācu pie tā lēmuma, ka es gribu pats likt savu kopā, jo es redzu, ka daudz ko var salikt un uztaisīt. Cits stāsts, kā man tagad tas izskatās, jā, kad, nu, tik daudz izaicinājumu bijis un tik daudz grūtību, jā, un tik daudz momentu, ka tev ir jāpieņem pareizais lēmums un nav jādomā tik daudz par sevi, kad nu, es nemaz nebrīnos, ka tas nav viegli, un mēs šādus gadījumus neredzam bieži. Jo cik bieži aģents uzsāk savu aģentūru, ja, piemēram, nu, ļoti bieži. Cik bieži viņi izaug par kaut ko lielu? Nu, tas ir ļoti reti. Un ļoti reti un biežāk ir tā, ka tas aģents pats vairs nav aģents kaut kādā brīdī, ja, un viņš nomaina karjeru lēnām tā nodziest. Tas viss. Un tas tāpēc, ka tur ir crazy tas, kas ir jāievieš un jādara. Vienkārši man ir tas enerģija tāda, man ir problēma ar to. Es eju pie ārstiem katru gadu pārbaudīt savu sirdi un vēl kaut ko, vai es drīkstu tā turpināt dzīvot. Jo es nevaru mierā, jā. Man arī pieredze iepriekš tur Sijā, tur mēs taisījām savu veikalu, internetu veikalu, tai tīkla mārketingā bija ražotājs. Mēs gribējām iet pēc mazliet tur eksportā pirmie, zini, ne pēc viņu kārtības. Un mēs tā kā, mums jaunieviesumi, zini, tur idejas, un man jau bija, es biju ļoti nobružājies. Es jau biju ļoti daudz kam izgājis cauri, daudz, kas man nebija izdevies. Tāpēc šis man bija tāds tā kā, ok, Igor, tu esi visu kaut ko redzējis, visu kaut ko tā, un tagad davai tā puzle vienkārši bija viegli salikt. Man bija viegli viņu salikt, tā teikšu. Tu vari padalīties, kāpēc vispār tā kā tribus, nu, tā kā tas nosaukums, ko tas īsti nozīmē, un es saprotu, jūs jau tur tā kā vairāk brāļi laikam arī darbojaties, un kurā brīdī tu tos brāļus vienkārši vienā brīdī paņēmi pie sevis, vai viņi paņēma tevi, vai tas tribus, ko tas īsti nozīmē, tā kā tur kaut kāds, vai, jā. Nu, nav tā, ka, zin kā, ābols no ābeles nekrīt tālu, ja tā bija, un tad pārējā ābola ar tur pat blakus kaut kur ir, un tad mēs esam tā no vienas ābeles, un arī viņi nav uz mutes krituši, ja, un arī viņiem ir bijuši dzīvē situācijas un darba meklējumi, un sevis meklējumi, ja, un tas, ko es sāku, zini, tu tāds strādā kā aģents, bet tu ieguldi un attīsti visu laiku vēl tos risinājumus jau saknē, startā, lai tā būtu nākotnē laba un veiksmīga aģentūra. Un nu, tas ir tās ekstra stundas, ja, kas nāk virs 8 varbūt. Un mani brāļi bija pirmie aģenti aģentūrā. Tas labs rekrutings. Viņi... Viens zvans, bet nāc strādāt. Īstenībā tajā brīdī arī bija ne Latvijā viņš bija, jā, bet vienkārši pastāstīja, ka ir rekuštele, komunikācija, pārdošana, viss tas pats, tikai tas nav, es neatceros, ko viņš tur tirgoja. Vai tie bija, nu, door to door, kas ir UK, tur kaut kādu mirkli, laikam. Yeah, anyway, un arī Egils bija strādājis telemarketingā, Baltkoms un vēl kaut kas, un nu, nebija grūti taisīt šo tranziciju viņiem un sākt strādāt no Kastrānas ielas 3, kurš tur bija 53. dzīvoklis, ja? Kā mēs trīniekā dzīvojām kopā un maucām. Bet šitie ir tie labākie sākumi, ja? Tā kā, kad atskaties, nu, tur tāda romantika, nu, ka tā kā, nu, tā jūs mācāt, nu, un tagad tu paskaties apkārt, kur tu esi tagad, nu, īstenībā, nu, forši, nu, tā kā, nu, ir tā labā sajūta, vai ne? Tāpat jau tie izaicinājumi turpinās un vēl, vai ne, bet tā kā, nu, tas progress un rezultāts, nu, forši. Es tagad saprotu, ko cilvēki saka par to, ka tu kaut kad par kaut ko sapņo, un tu tā kā domā, tad gan tas būtu baigi forši un tā, bet īstenībā tas ceļš ir pats patīkamākais, varbūt, ja tā drīkst teikt, un tie mazie mirkļi, kad tu saproti, ka, jā, par šito es tā kā sapņoju, un tas ir izdarīts, tu kaut kādos tādos mazos, tas ir milisekundes, kad tu noķer to kaifu. Bet tas ir tā vērts, laikam, jā. Bet tas nav tā, kā tu to domā, kā tas būs, tad, kad tu par to sapni. Tas noteikti tā nav. Jā. Un tad tas tribus viss, tas tā kā tu vai jūs izdomājāt to nosaukumu, tur ir kaut kāds stāsts vai vienkārši jūs kaut kāds, nu...
Jā, tas ir tāds stāsts, kuram konkrētas atbildes varbūt zini, ko tas nozīmē, un tev uzreiz pasaka, ja? Tribus ir tribus, visi zina, kas ir tribus, ja? Un tāds bija arī mērķis, lai tribus asociējas ar to, kas tas ir. Tā ir nekustamā īpašuma aģentūra, nekustamā īpašuma darījumi, ja? Tas ir tavs atbalsts šais jautājumos, ja? Un tas ir kā zīmols. Mērķis bija izveidot zīmolu. Un, ja tu veido zīmolu, tad viņam vajag atšķirties, kā skaņā, tā vizuāli, kā vēl kaut kā. Un tāpat laikā tam, kā viņš skan, viņam ir jāasociējas ar tām lietām un vērtībām, kuras grib. Tur stabilitāte, drošība, pārliecība, profesionalitāte, ja? Un viss šīs lietas. Un es ļoti ilgi, un tāpat laikā mazliet tam arī ir jāasociējas arī ar tevi vai ar to no kurienes tas nāk. Un tad tas tribus, trošiņš, trīs brāļi, trīs puses pircējs pārdevējs, trīs stūris, tribus, stabili, uh, īsi, skan droši, es tā varētu nosaukt suni. Uh, Varētu nosaukt suni. jā, nu visas šīs lietas, jā, un arī logo, jā. Tas ir tāds meditatīvs process, kuram tu ej cauri, un tu beigās pie tā kaut kā nonāc. Tas bija apmēram tas pats arī labs laiks, līdz tu tam nonāc. Jā. Līdz tu tam nonāc, bet un visi šie aspekti ir jāņem vērā. Un viņš ir bijis tāds radošs process, tāpēc tu gluži nevari viņu ielikt Excelī, bet tu viņu varētu ielikt Excelī. Un pēc tam liekot tos variantus, tu viņu varētu novērtēt dažādās kategorijās no 1 līdz 10, un beigās viens izietu cauri kā labākais. Nu tā, un tās kategorijas bija tur, kā skan, kādas asociācijas, kā tas tur reflektē to, no kurien, nu, kas tu esi, un, nu, ķipa, kā tas iekļaujas kopējā bildē ar visiem pārējiem, vai tu izcelies, vai tu, nu tā. Tu atceries tagad, kas palika aiz svītras, tas otrs variants varbūt bija kaut kāds tur. Nezinu. Galīgi nē, No, galīgi nē. Vispār nē. Ok, turbo nebija, jā, otrais variants. Nebija. Bet vēl pēc tam man kaut kas teica, ka tribus esot viens no kaut kādiem tur steroīdiem vai kas tur augšanas hormoniem. Es domāju, let's Līdzīgs go, lai noskums. ir. Tas dar, jā, Nē, sauc vēl. Ok, un, ja, piemēram, tu atskaties uz šo te savu karjeru, jā, kad tu sāki un kur tu esi tagad, tev varbūt ir padalīties kaut kas interesants. Es nezinu, vai nu interesantākais deals, vai tur lielākais deals komisija vai apgrozījums. Nu, kaut kas tāds, kas tā kā liekas, šis bija baigi interesants kaut kas. Tev noteikti par šiem gadiem viss kaut kas ir bijis, šitas un tas, ja, bet varbūt tev nāk prātā kaut kas tāds, vai nu tur baigi ātrs, vai tur kaut kāds tā kā ļoti tur laba komisija bija, vai, nezinu, kaut kas tāds interesants. Jā. Kā, es vienmēr, tikko pirms šīs sapulces man bija, šī no sapulces, anyway. Šī ir sapulce, viņi atcerēja. Man bija jaunie aģenti, ja? Nu, es šoreiz piedalos, kā kuru reizi, kad tieku, tad piedalos. Galvenais uzdevums ir no sirds gribēt palīdzēt cilvēkiem. Ja? Tā kā, palīdzēt viņiem tur izdarīt to, kas viņiem saprast, pirms viņu situācijas, saprast problēmas, kā viņas atrisināt, un tad gribēt viņus palīdzēt atrisināt. Ļoti daudz aģentu nav tādi, un to var just. Cilvēki to jūt vai nu straight up redz un saprot, vai arī viņi to vienkārši kaut kas nebija. Ja? Kaut ko es kaut kas nebija. Ja? Man tiešām ir tā vēlme palīdzēt cilvēkiem. Ja? Un tagad to, ko es atceros, visvairāk ir tie momenti, kad tiešām ir bijis ļoti liels izaicinājums un ir sanācis palīdzēt. Ja? Un es tagad negribu tur stāstīt uzreiz, es tur izdarīju šito un to, un nepaņēmu ne centa, ja, un tā, bet, ir bijuši tādi gadījumi, ja, kad esmu tur, crazy 20 pāri cilvēkiem rādījis tur Jūrmalā māju, kur vecīši dzīvo, un viņiem nav kur pēc tam likties, un viņus brālis tur uzsildīs, tagad mēģina izmest ārā, jo tas ir kopīpašums, ja, un tad tur ir tiesas lēmums, izlīdums viņiem bija, ka viņiem tur līdz konkrētam datumam jāsamaksā ir konkrēts cipars, man viņam jādabū tā nauda, lai viņiem ir kaut kāds leftovers, un pēc tam viņi var braukt prom, viņi tur dzīvojuši visu savu mūžu. Un zini, un tu visu laiku brauc pie viņiem, viņi to tur stāsta un rāda, un tas es jau tur zinu tā. Man arī nav bijuši vecvecāki. Nav tā, ka es tur baigi ar viņiem sadraudzējos, ja, bet tā bija. Noķert tādu connection. Jā. Man tās connections īstenībā ir ļoti daudz klientiem. It īpaši no tiem, kas arī nāk pret tevi ar tādu tīru nodomu, ja.
Nu, pa visu. Un Mhm. tādu cilvēku ir daudz, un ļoti žēl, ka viņi tiek apkrāpti bieži loģiski iemeslu dēļ, jo viņi tā kā, nu, ir ļoti tādi Mhm. vaļsirdīgi un tā. Bet tad, kad tādi nāk, un tu tiešām jūti, ka tu arī vari palīdzēt un gribi, un tu to dari, un citreiz nesanāk, un tad tev jāiet prom no tās situācijas, citreiz sanāk, un viss ir ok, bet citreiz jau tāds izaicinājums, tu caur adats acis reāli izskrējām. Mēs tur viņu gados sievieti likām mašīnā pēdējā diena, vedām uz banku, vērām vaļā kontu, likām virsū naudu, lai viņa tur bez 10, 5 var ciet banku, aizskaitīt tur tam bračkam naudu. Un tas pircējs bija tāpat dienā arī atbraucis skatīties, un viņš bija pēdējā mūsu cerība, ņems vai neņems. Un ja viņš neņems, nu tad viss, jā. Ja ņems, tad mums vēl tik daudz īstenībā ir priekšā vēl šodien. Es to vēl viņam neesmu teicis, viņš ir tikai brauc skatīties. Mhm. Un ka tu to visu tā sadīlo, ka tajā mazajā noīrētajā mašīnā, jo viņš bija nerezidents, mēs metam iekšā viņu, viņa sievu, mani, abus vecos un braucam vērt kontu vaļā. Un ka tas brāļš saņem to naudu pēdējā dienā, pēdējā sekundē praktiski, ja, un domā, kā, ka tas tā kā speciāli ir tā, Mhm. jo tiesa būtu, ne tiesa, bet tas, ka tā izsola viņam būtu visdrīzāk izdevīgāka. Mhm. Tā kā, nu, es atceros tādu keisu vienu, un vēl ir vairāki, varbūt, kur arī sanāk, nu, zin, tās nepatīkamās situācijas viņiem dzīvē, un tu atnāc, un viņi skatās uz tevi kā uz kaut ko patīkamu, ja, un tad tu tiešām gribi palīdzēt. Un, kad tu palīdzi, tas tāda baigā enerģija, un man, jā, tas tā iespiežās visvairāk atmiņā. Nauda arī, protams, labas komisijas es atceros, jā, bet, nu, ko tur. Mhm. Mhm. Ko tur? Tas jau tā. Ok. Jā, nu, tas, ko es tagad, otra lieta, ko par tevi gribu pateikt, no tevis tā enerģija, vai ne? Mēs tagad video zvanā runājam, un no tevis tā enerģija nāk, jā, nu, kad es atceros, cik es tevi nu, dzīvē esmu saticis, ja ne, no tevis strāvojums ir tas, jā. Un tad tas jautājums tev vienmēr tā ir bijis, tev vienkārši tāda personība, vai tas ir kaut kā saistīts? Es zinu, tu tā kā, nu, diezgan aktīvi, cik es sociālos tīklos tur tā kā redzu, tur boxējies, tur riktīgi ringos, tur, tu tā normāli mauc, jā, tas ir kaut kā ar to saistīts, vai tā kā, jā, varbūt arī padalīties, kas ir ar to. Dē, nu, man kaut kur tā enerģija jāizliek, ir vairāk nekā, ka es viņu redzu. Bet man viņi ir liela, jā, spēcīga, un viņi pat traucē bieži pašam. Zini, tu citreiz esi tik ātrs, ka tu prokrastinē uz to. Nu, tā kā, ka tu nevari pieņemt lēmumu uz vienu lietu vai otru, un tad tu tā kā nu, uzkaries, zini? Vai atkal no citas puses komunikācijā vai kaut kādā veidā, kā tu vērsies pret kādu cilvēku, varbūt tā enerģija ir padaudz arī. Tas tā kā rada nu, kaut kādas problēmas. Tā kā tā enerģija nevienmēr ir labi. Bet viņas ir daudz, jā, nu, tāpēc arī mēs esam šeit, jā, uh, nu, man liekas, ka arī mazliet tas, par ko tu domā savā galīgi brīvajā laikā, jā, tagad vēl ir īpaši, kad es jau bišķi vecāks gados, bet arī jau pirms 10 gadiem, tādas lietas kā meditācija, kā kaut kāda karma, jā, vai es vispār to tā kā baigi nelasu, nepētu un tā, bet es ticu enerģijai, un es ticu, ka, nu, o, es jau varētu būt devil, jā, tā kā ļoti slikts, jā, un arī to tu justu, jā. Nu, ja Mhm. es tā kā pieņemtu lēmumu, ka tā ir tēma, un man tas ir prikols, un es tā kā let's go, es būšu sātans. Uh, Nu, vienkārši man liekas, ka tās enerģijas viņas ir visapkārt, un galvenais tev saprast, ka tu arī vari būt daļa no tā, un tad, kad tu saproti, un kad ar tādu apziņu tu pievērsies lietām, jebkādām, vai tā ir saruna ar kādu, vai tas ir darbs, ko tu dari, tad tā enerģija īstenībā vairojas, un tad tu viņu jūti. Un tāpēc, man liekas, ļoti svarīgi ir katram mājās arī esot pašam ar sevi, vienalga, kur pašam ar sevi esot, domāt, um, nu, par savu dzīvi, ko tu ar viņu dari un kā tu par to jūties. Un tad tas tā kā, ja, nu, tā būšana saskaņā ar sevi, ar saviem mērķiem, ar vīzijām, ko tu gribi darīt, un tas viss, un tad tas dod enerģiju un spēku, un es to nevaru tā baigi izstāstīt, man liekas, tā ir baigā zinātne. Mhm. Mhm.
Nu, tu tādā dziļā tēmā tagad aizgāji, ja? Bet Ierauga zarā, grāvī, nē, ierauga. nē, es tā kā Mēs, zarā, nē. Es tagad domāju tagad par to vispār. Vispār par tādu, vispār, nu, teiksim, paņemam Latvijas, visas Latvijas tur vidējo aģentu, jā. Kā tev liekas, viņš ir tā kā vidējais Latvijas aģents, viņš ir tāds tā kā godīgs vispār? Nu, ar ko es domāju godīgs, ka tā kā, nu, tā kā tiešām sava klienta interesēs no sērijas un arī, nu, tā kā, kā nu, tā kā tev es liekas? tev, Godīgi. mums tāds darbs ir, ja, pārdošana, Tāds, jā. vienošanās un tie darījumi, ja, darījumi, ja. Un ja mēs runājam par darījumiem, tas tā kā, kad tu spēlē duraku un katram ir kārts un mēs viņus izspēlējam. Par kādu godīgumu tu vari tagad te runāt, ja? Atvaino, es runāju par vienošanos un tādām lietām, ja? Bet tāpat laikā ir ētika un ir principi, pēc kuriem tu nu, dzīvo un darbojies. Un tāpēc es vairāk nu, tieši par tādu, vai ir kas mānās, vai nemānās. Un tas ir tas godīgums, jā, bet es domāju, ka ļoti daudzi nedomā tālāk par to vienu dīlu. Un tā ir tā problēma, kad ļoti daudzi tā dara, un tad veidojas tāda vide apkārt, un tad visiem tā liekas, ka tas ir fini. Ja? Uh, no otras puses, bieži vien man, piemēram, nu, metienu vispār praktiski diezgan maz. Es domāju, ka, ja tu ej cauri tiem visiem dīliem un ar cilvēkiem runā un parādi sevi no labākās puses, tad tev arī ir grūti uzmest. Ja? Un, es domāju, te arī dažkārt, ja mēs saskaramies ar kaut kādu negodprātīgu rīcību, mēs ne bez vainas bieži vien esam paši arī. Un tāpēc, kā, tas tāds sarežģīts jautājums, vai aģenti ir godīgi. Ja? Nu, piemēram, mums ir situācijas, kad mēs esam kaut ko izdarījuši tā, nu, tā asāk, zini, varētu teikt, nu, tur tādu vide aizvis, viss šidais. Bet nekad tas nav darīts, ja nav bijis iemesls to darīt. Jo, nu, piemēram, situācija mums īpašnieks saka, bija atnācis aģents, viņš tur kaut ko, viņš tur grib tagad patiešo, jā, un vai vēl kaut ko, jā, vai tur prasa mums līgumu, un vēl kaut ko. Un mums beigās sanāk tāda situācija, ka mēs tieši, mums pusē, mēs būsim godīgi par šo aģentu vai nē? Nu, nē, atbildi ir, ja? Tāpēc, un ne jau tā, klai negatīvi vai kā, es vienmēr esmu pozitīvs pret visiem, vienkārši nedrīkst palikt parādā, ja, arī. Bet tāpat laikā jābūt tādai džentlmeniskai tai rīcībai, ja, ar godīgu. Kāpēc, ja man ir kontakts ar īpašnieku, kāpēc man ar tevi runāt, ja tu pats nāc, ja man šāda situācija nebūtu bijusi, es nekad neapietu nevienu tādā veidā, ja. Jā, jā. Tāpēc te ir tāda, tāds. Es saprotu, tas ir tāds, nu, jā, jā, jā. Okay. Bet mēs ļoti reti, nē, es godīgi pateikšu, mums ir ļoti reti šādas situācijas, un mēs vienmēr izējam uz tādu smuku, foršu, godīgu, koleģiālu sadarbību, un visi mūsu draugi to zina, un partneri. Un pilnīgi visi to zina. Vienkārši, ja tu man jautā, vai aģenti Latvijā ir godīgi, es teikšu, ka mēs dzirdam bieži par situācijām, kad kāds nav bijis godīgs. Ja? Jā. Un citreiz arī nāks diskutēt par to, kas ir godīgi un kas nē. Un te ir jautājums par interpretāciju, situāciju, interpretāciju un par to, kuram kas liekas ok. Ja? Un tāpēc šis ir tāda vieta, kur īstenībā negodīgie var diezgan daudz un ilgi darboties, jo viņi var interpretēt situāciju un tu neko pretī nevar izdarīt. Un vienīgais, ko tu pateikt, mani apbižoja. Un tad, nu jā, tā ir. Un tāpēc es labāk neesmu upuris tādās situācijās, bet vienkārši vairāk saku, ka šis cilvēks ir bijis upuris grīdī, viņš ir bijis, viņš ir upuris, jo viņš vienkārši izvēlējās rīkoties negodprātīgi un mani viņa žēl. Nevis es tur, var jau saprast viņiem arī, viss te ir par naudu. Ok, tāda tēma, par ko vien visu stundu varētu runāt. Es baigi tagad iedomājos par to sportu, par to boksu, nedaudz gribētu paprasīt tev, tu tomēr diezgan profesionālā līmenī to dari. Nu, vismaz tā var to redzēt. Cik tu sen to vispār to dari un kāpēc tu to sāki? Un tu arī kaut kādos nopietnos mačos, laikam, arī iedod bišķiņ tādu intro.
Tā, un, tā kā, nu, cik daudz trenējies katru dienu? Nu, tā kā, Jā, es zinu, tu mani uz ja ielas ma, vienkārši nosistu, ja tu ar mani kautos, tas ir vairāk kā skaidrs, tu man nolikti, es ja? to noteikti nedarītu. Uh, Bet nu, vairāk. ja kas, ja kādam interesē, tad var atnākt 8. februārī. Es ceru, ka man pretinieki atradīs arēnā, man būs cīņa beidzot KOK. Un 7. februāris, bet pēc tam Liepājā būs pasākums. Es ceru, ka es arī varbūt tur atradīšu pretinieku. Ko tas nozīmē? Man Varbūt atradīsi. Tu tā kā ir ļoti vienkārši grūti atrast pretiniekus, kas gribētu ar tevi kauties, vai tā kā, vai Nē, tas. tas ir ļoti daudz īstenībā. Gribu, un visi laipni lūgti. Nokaut žim 8 no rīta, otrdienās, ceturtdienās iepriekš jāpierakstās, un visi var piedalīties šajā skatos, visi grib, tie, kas grib. Bet tas ir tā vairāk par to, ka, ja tiešām kāds tur izaicina mani, ja es tikko uztaisīju video, meklēju pretinieku. Man izaicina cilvēki, kuri nekad nav bijuši zālē, vēl kaut ko zina. Tas nav pa kaušanos. Es vienkārši gribu vērst uzmanību, ka man tas ir sports. Tas ir sports, ar kuru es nodarbojos jau 6 gadi. Uh, Sāku es, jo es vienmēr saku, es cīņas sporta veidiem. Man tēvs skatījās cīņas sporta veidus, K1, agrāk skatījās, es pa naktīm varu palikt arī, jā, lūdzu, jā. Sīkais biju, skatījos, tie bija mūsu elki. Tur visi, kas tur cīnījās K1 tieši. Un tad tagad tas UFC ienāk, viss, nu, baigi sekojam līdzi. Nu, daudz skatās pat nesportojot šo sporta veidu. Bet es, kad redzu to brīvo laiku, tos behind the scenes, tos video, kā tie čaļi dzīvo, rūpējoties par savu veselību, uzturu, ka viņu ķermeņi kā mašīnas, jā, spēcīgi, tas tā cīņa, cilvēki skatās, tu esi gatavojies, tas ir episki. Tur ir gaismas, spožas. Es trenējos 2 gadi, 2 reizes nedēļā, bet tagad esmu treniņā, es pildu vingrinājumus tā kā tie čaļi, kurus skatos behind the scenes, vlogi, zinu, tur čempioni, tur UFC, boksā vēl kaut ko es skatījos vienkārši. Man patīk skatīties, kā viņi tur dara to, ko viņi mīl reāli, ja? Viņi bauda dzīvi reāli. Un smags darbs man vienmēr ir bijis tūs, un kad es to redzēju, man tas kā kaut kā iesēdās baigi. Un tagad es sāku iet uz treniņiem, es arī tajos treniņos atdevu 150%, ja? Ar domu, ka es imitēju to, ko viņi dara, ka man arī tas liekas, ka tas ir svarīgi. Un ka man arī būs cīņa, tipa, zinu, ka es mēģinu dzīvot to dzīvi. Un tad parādījās atvērtie ringi, viens otrs, tur es pieteicos, tur es aizdīju vienu cīņu, otru. Tad parādījās Boks akadēmijas šovs, tur es arī pieteicos. Tur es jau ar Zutu biju pazīstams no tiem atvērtiem ringiem. Tad tur viss parādīja sevi. Cīņa, galvenā cīņa pret ļoti spēcīgu pretinieku. Tas bija episki gaidīt to cīņu, jo arī es biju satraucies ļoti. Nebija tā, ka esmu pārdomājies par sevi. Ja? Varbūt es izskatos pārliecināts, bet tā nav. Bet zālē es ļoti daudz sev atdodu, tad es trenējos katru dienu, un pēc tā laika es turpinu trenēties katru darba dienu, ja tas ir iespējams, savā ikdienā es to ieviesu, jo esmu sapratis, ka tas, ko es runāju par tām enerģijām un par to, kad ir labi, darbs ar sevi, par to, ko tu gribi, kas tev patīk. Es esmu sapņojis par to cīņu un arēnā, un viņa tagad ir tuvu, un iepriekš man bija televīzijā, un tas dzīves stils, par kur es runāju, kad es redzu, un man liekas, super, es ar tā gribētu. Tagad tā ir gandrīz, vai man tāda sajūta. Pirms 5 gadus rakstīju savu mērķu lapiņā, ka esmu profesionāli bokseru formā, man ir profesionāla cīņa, cilvēki zina mani dēļ tā arī, un tur vēl ir visi profesionāli mērķi, bet es to biju uzrakstījis pirms tas vispār notika, un pirms tas vispār parādījās iespējas tam. Tāpēc es tā svēti tam ticu, un tāpēc es eju uz tiem treniņiem, kā pat pateicību par to, ka man ir šī atklāsme atnākusi, un ka man ir vienkārši tas jāturpina darīt, jo visas lietas, kas manā dzīvē notiek, esmu par viņām iedomājies, un viņām noticējis pirms viņas notiek. Un tas pats ir par to cīņu, par to boksu, par to dzīves stilu, un arī veselībai tas ir ļoti labi. Es tev teikšu godīgi, es tikko biju Olimpiskajā vienībā, es pārbaudīju, man ir ļoti laba forma,
Un cilvēki arī, neslēpšu, tas arī ir tā, jā, jūs man zinat, ka tu zini, ka es to daru, citi zini, ka tu, es taču nevienu nečakarēšu, es godīgs cilvēks esmu, kāds, kā es savu šo smago darbu parādu kolēģiem, kas es esmu, nu, kā esmu taisīts, es parādu jums visiem ārpusē, no kā esmu taisīts, kas es esmu. Un tas tomēr ir, ja es mācētu dziedāt, dziedāt, ja es mācētu dejot, dejot. Mhm. Forši. Tāds superīgs Mm. nobeigums. Igor, paldies tev liels. Mums ir tas laiks tik ātri iztecējis, nemaz nepieskārās. Nekas, piedod, Tādā lietā, ko es gribu runāju, es paprasīt. neļauju tev izpausties. Nu kā, es tev mēģināšu vēl kaut kad sarunāt pēc kaut kāda laika, vēl uztaisīsim zvanu noteikti. Liels tev paldies un lai tev forša diena, lai tev viss izdodas tajā cīņā, ja? Tiekamies tiešraidē.